kādi kokocinieki jums pērk kariņus? Dēļ izvēlās. Dēļnieks paņem dīzeli. Viņam nav telpa, kur viņu iedzīt. Bet viņam nāgi arī bīdās, tā kā kopā palika. Šim konkrētam nav, bet nākamā partija, kas mums nāk, jau visi jau uz standarta aprīkojumā būs ar pozicionēšanu. Un cik viņam ir celtspēja šitādam? Šitam ir 3,8 tonnas. Un viņš pie 3,8 tonām to side shift arī taisa? Jā. Mēs ceļot paši, teiksim, metālu, mēs paši viņu izmantojam. Jo Nissans arī teica, ka ceļ, bet viņam side shift nestrādā. Mēs tev aizsūtīsim video. Nē, es tev ticu, tu izties uzticams. Ļoti. Tāds uzticams ceļš kāds. Tā, nu. Labi, tas forši ir tas, ka viņš ir kluss, ne? Nebūs jābļaus tās kā CB Timber. Viņš izstāsta pēc pircēja. Es domāju, ja mēs apmierināsim viņu vēlmes, es domāju, viņam noteikti. Bet pieņemsim, ja es viņu tagad paņemu tajā, kas viņu skaitās ilgtermiņa nomā. Pastrādāju, saprotu, man tas elektriskais galīgi nedara. Tu viņu ņem? Tad jau mēs runāsim. Ja? Cik ir jānostrādā, lai es viņu varētu mainīt vai iedot atpakaļ? Vai jums nav tāds? Viss ir individuāli runājams. Nu, minimālais, ko mēs vispār gribētu, tas, kas īstenībā neskaitās ilgtermiņa nomā, tas kāds. Tagad tā dilēma. Nu, es tā kā gribētu palikt pie dīzeļa, pārbaudīt vērtību, bet skaidrs, ka elektrība nākotnē. Ja es pabraucu mēnesi, saprotu, ka man nedara manā vajadzība, tur baterija tukša. Man jums laika jāstrādā. Mēs strādājam 2 maiņās. Mēs strādājam no mums ir 1 stunda 8 maiņas. Nu, ņemam, testējam, skatāmies. Ja?